Jēkabs Janševskis, Līgava, mīlestības romāns 4 grāmatās. Lasa Ulds Deisons. 2. grāmata. 3. nodaļa. No augšas uz leju, no lejas uz augšu. Kungu Zapelē dzīvojās nedēļa pēc nedēļas ar ļaužu bērniem caurām dienām pa āru. Jaukais laiks, kāds pastāvēja šo pavasari un lielu vasaras daļu, šo āra dzīvi sevišķi veicināja un darīja patīkamu, un citkārt nīkulīgā meitene sāka manāmi atspirkt. Viņas bālie it kā iekritušie vaigi kļuva pilni un sārti, ēst griba vairojās, viņa vispār pieņēmās augumā, un viņas prāta un gara stāvoklis atdzīvojās. Viņu dzirdēja tik skaļi priecīgi smejamies un trokšņojam, kā agrāk tas nemaz pie viņas nebija parasts. Vecākiem un citiem piederīgiem par to bija liels prieks, un tie ar īstu patiku darīja visu, lai skuķis veseļošanās brīvajā lauka gaisā, ko gudrs ārsts bija ieteicis, arī uz priekšu turpinātos tikpat sekmīgi kā līdz šim. Šai nolūkā apgādāja bērnu dzīvē kādu mazu visai rāmu zirdziņu ar samērīgiem ratiem, kur tie varēja kraut sīkākas malkas pagales un žagaras no lielā malciena, kas atradās pie muižas rijām, un veselus vezumus vest mājās pie virtuves, vai atkal lasīja uz papojas akmeņus, piekrāva ar tiem ratu krautes, un tad veda un vēra tos čupās. Kungu meitenes veselības uzlabošanās atnesa dažas labumus arī viņas spēļbiedriem. Līdz šim tikai rītiem un vakariem tie bija dabūjuši par iecienam maizes un krūziņai piena. Tagad tiem deva arī pusdienas pie ļaužu galda muižas virtuvē. Pats dzimtkungs pie tam vēl prātoja, ko sevišķi darīt ļaužu bērniem par labu, un ne tik vien tiem, kas nāca dzīvoties ar viņa meitas meitu, bet arī citiem. Beidzot viņš bija sadomājis, ka derīgākais būtu gādāt zemnieku bērniem skolu. Tu viņš nedomāja viskādas īstas skolas veidā, tāda pēc viņa domām būtu bijusi vēl par āgru. Viņa domas bija izraudzīt kādu pāri 10 bērnu no apkārtējām turīgāko saimnieku sētām, kas nav spiesti iet ganos, un kas, lai katru dienu sanāktu muižā, kur kāds īpašs cilvēks mācītu tos lasīt, un spējīgākos varbūt arī drusku rakstīt. Viņš ataicināja pie sevis mācītāju, izteica tām savas nodomas skolas lietā un lūdza viņu padomu, kā šo jauno pasākumu vislabāk iekārtot. Starp citu, viņš mācītājiem uzdeva kopā ar dižās muižas veco vagari uzzināt tos saimniekus, kam ir bērni skolas gados un kas vēlētos likt tos mācīt grāmatā. Mācītājs atrada dzimtkunga domas par teicamām. No savas puses viņš tam patencināja par viņa rūpēm zemnieku skolas lietā, pie tam ievaicādamies, kur gan rast vajadzīgās telpas. Uz tam dzimtkungs paskaidroja, ka viņš tanī ērbērģī, kur atrodas aptieka, likšot iztīrīt kādu istabu šim nolūkam. Tā esot paprāv diezgan, tā kā pāra 10 bērnu tur viegli varēšot satilpt. 2 logi dārza pusē dodot pietiekami daudz gaismas, likšot vēl pagatavot kādu garāku galdu un dažus krājus vai kādu solu, kur bērniem piesēst, skolas istaba būšot gatava. Attiecībā uz skolotāju mācītājs minēja, ka Ritterschaftē esot ierīkota skola, kur sagatavo skolotājus. Tamdēļ vajadzētu vai no turienes dabūt kādu skolotāju, vai arī sūtīt no šejienes kādu jauniekļu uz turieni, lai to tur izmāca par skolotāju. Bet barons atteica, ka viņam šajā lietā esot citāds padoms pie rokas. Tepat muižā esot kāda jauna skuķe. Zināmas godīgas mātes meita, kas brangi mākot lasīt un arī rakstīt. Tai vaļas esot diezgan katru dienu pāris stundu pasēdēt pie bērniem un mācīt tos, jo nekādu gājējas vietu muižā tā nepildot, bet mācoties tik saimniecību. To teicis, barons lika skuķi iesaukt, lai mācītājs pārbaudītu viņu zināšanā. Ienāca daļa skaista meitene, kā satrūkusies un nobijusies, bet vēl vairāk viņa piesarka, kad dzimtkungs teica: Āre, mīļā cieba, cienīgs baznīcas kungs grib ar tevi parunāt. Noskūpstījusi mācītājiem svārku piedurkni, viņa palika godbīgi stāvot tam priekšā. Man liekas, esmu tevi jau redzējis. Tu iesvētīta esi? Vecē mācītājs. Jā, jau pirms 3 gadi. Tad pāterus un grāmatu proti? Protu. No kādas sētas tu esi? No Lačbitēm. Saimnieku meita? Tagad saimnieku. Līdz šim mana māte bija tikai vaļiniece, bet ar šo pavasari uzņēma mājas un ir saimniece.
Tagad mācītājs ņēma ciebu pārbaudīt mācībās. Vispirms noprasīja tai tēvs mūs un visus 3 ticības locekļus, ko tā noskaitīja bez stomīšanās. Gribēja likt arī lasīt, bet nebija pie rokas nevienas latviskas grāmatas. Bija jālasa vācu grāmatā. Izrādījās, ka burtus pazīst pareizi, var arī savākt tos kopā, tik ar izrunu neveicas. Rakstīt arī proti, vaicāja tagad mācītājs. Maķinīt protu. Nu tad tu man ko uzraksti. Dzimtkungs pasniedza gabaliņu papīra ar zīmekli. Vispirms lika ciebai uzrakstīt dažus burtus, tad viņas pašas vārdu, tad viņas māju un bruģu muižas vārdus. Visi tie izdevās bez rupjām kļūdām un bez ilgākas gaidīšanas. Mācītājs redzēja, ka skaistā skuķa baronam patīk, jo viņš pāris reižu bija, it kā to drošinādams, noglaudījis tai galvu un pat labam turēja roku tai uz muguras, rotaļādamies ar viņas resno, skaisti sapīto bizi. Mācītājs tad arī uzreiz saprata, ka še jārunā tikai kungam pa prātam, un jāsaka, ka cieba ir laba skolotāja. Vēl atlika jautājums, kā likties ar ābecēm. Cieba zināja teikt, ka viņu sētā esot viena veca ābece, no kuras viņa un viņas māsas mācījušās. 2 vai 3 ābeces, domāja, mācītājs atrast savā grāmatu krājumā, tā kā tām no pirmā gala pietikšot, jo nevarēja jau vēl zināt, cik bērnu tūliņ sanāks, un kamēr visiem ābeces nebūs vēl iegādātas, lai tad mācoties pa 2 vai 3 pie vienas ābeces. Mācītājs solījās katru nedēļu vienreiz ierasties muižā, pārliecināties, kā ar mācīšanos veicas, un būt sievai palīdzīgs, par ko dzimtkungs tam jau iepriekš pateicās. Izbrīnīšanos un plašas pārunas sacēla vēsts par skolas ierīkošanu. Pirms daži domāja, ka būšot tikai ļaužu paši izdomāts tanks, bet, kad mācītājs nākošajā svētdienā pēc sprediķa nosludināja no kanceles jaunās skolas atvēršanu, uzaicinādams tos saimniekus, kam dižā muiža pavieglāk piesniedzama, sūtīt ar rītdienu sākot turp savus bērnus, tādi visi zināja, ka nav viss tankas. Citiem šī vēsts nedarīja ne priekus, ne bēdas, bet tiem vecākiem, kam vagaris taisni bija paziņojis sūtīt bērnus skolā, bija pavisam citādas bāžas un galvas grozīšana, nezinot, ko darīt, sūtīt vai nē. Jau tūliņ pirmdienas rītā itsteidzīgā gaitā ieradās mācītāja muižā kāda saimniece no dižās muižas ciema, teikdamās, ka vēloties savās bēdās runāt ar cienīgu baznīcu kungu. Tiklīdz mācītājs bija uzcēlies un atnākusī saimniece pie viņa ielaista, tā, nobučojusi tam abas rokas, sāka gausties. Cienīgs, žēlīgs mācītāja kungs, nāku pie tevis lūgties palīdzības. Kāda palīdzība tev, saimniece, vajadzīga? Vaicā mācītājs. Jā, redzi, kādas bēdas mums uznākušas. Dižās muižas vagaris atsūtīs ar jātnieku ziņu, ka no mūsu sētas jāraida viens bērns muižā mācīties grāmatu. Un ko domā, nevis kāds no vaļinieka vai precētā kalpa bērniem, bet taisni mūsu pašu dēlēns. Nu, kāpēc tad tāda netaisnība? Ja jau cienīts dzimts kungs tādu likumu nolicis, ka bērniem jāiet mācīties grāmatu, tad, lai ietu taču visi citi arī, katrs savu nedēļu. Bet kāpēc tad saimnieku pašu bērnam vien uzliek tādu krustu? Ko tad mēs, cienīgs mācītāji, esam tā noziegušies pret Dievu vai kungiem, ka mūsu bērnam jācieš par visiem citiem, it kā pestītājam, par visas pasaules grēkiem? Kas tā par ciešanu, māt? Es nesaprotu, ko tu runā. Ej, cienīgais, ko tu, tā pāri vien runā, it kā nesapratams manu bēdu valodu. Vai tā nav ciešana, kad puišelim jāmācās lasīt un rakstīt kā kungu bērnam? Saimnieku bērniem nav tādas galvas, ka tie varētu visu tā mācīties kā kungu un vācu bērni. Mūsu bērnu galvas to netur. Samaitās vēl puišelim galvu. Ha? Ko tad? Ak, mums tēvam un mātei tādas bēdas, lauž sirdi pušu. Es, mīļo mācītāji, tik labs apžēlojies tu par mūsu bērnu, ierunāt dzimtkungam, lai mūsu dēliņu atlaiž no skolas. Vēl tik jauniņš, tik 10. metu, un jau spiež iet tādās grūtās liecībās. Ak, kad bērnam tā katru dienu jāiet muižā, tas jau tikpat kā klaušu darbs.
Dzirdēju, teica, sētas no visiem būšot uz renti, klaušu darbos nebūšot vairs jāiet. Šeit jau nu ir. Jaunas klaušas atkal klāt un vēl sūrāks nekā līdz šim. Bērniem nu jāiet klaušās. Mīļā māte, pavisam velti tu bēdājies. Spiests neviens nav sūtīt savu bērnu skolā, bet tas ir pašiem bērniem, ir jums vecākiem būs par labu, kad bērni būs gudrāki un daudz ko zinās, ko tie tagad vēl nezin. Tiem dzīvē klāsies vieglāk. Redzi, kā Lāču bišu meitene. Iemācījusies lasīt un rakstīt, var tagad dzīvot muižā un mācīt bērnus. Tata, labs darbs citu ļaužu bērnus mocīt, nē, mācītāji, tā atšķirt bērnu no mātes. Kā, vai tad tavs bērns nav vēl atšķirts? Ko nu tu mācītāji tā zobojies par māti un bērnu? Kā šis nebūs atšķirts? Tagad man jau 3. bērns pēc viņa zīdāms, bet nu redz tādas bēdas, uznāc ar vecāko. Kas par bēdām, māt? Tirienieki vien. Un ja pavisam negribi un pati sava bērna labumu nevēlies, nu nelaid to skolā. Kā jau teicu, uz spiešus neviens nav spiests to darīt. Jā, bet bail, ka neuzliek lielāku renti, kad muiža neklausīs. Saimniece aizgāja, nezinādama, ko darīt, raidīt puišeli skolā vai nē. Šī saimniece nebija vienīgā, kas tā meklējās ar mācītāju palīdzību izvairīties no bērnu raidīšanas skolā. Daži ieradās mācītāju muižā pat ar lakatā iesietu vilnas mārciņu zem villainas, visā klusumā pasniegdama to cienīgai vai mācītājam pašam, piebilstama, lai liekot nodīt sev zeķes, bet lai viņas bērnu gan atlaižot no skolas. Tādas lūdzējas mācītājs aizraidīja mājās ar visām vilnas mārciņām, noteikdams, ka labāk viņš tad gribot palikt bez zeķēm un iet basām kājām, nekā palīdzēt bērnus atturēt no skolas. Vēsts par skolas ierīkošanu un siebas iecelšanu tanī par skolotāju bija uzņemta ar īstu prieku, gan laikam tikai Lāčubitēs. Kad sieba bija turp aizgājusi pakaļ sava vecajai ābecei un māte dabūja zināt, ka siebai nu būs jāmāca bērni lasīt un rakstīt, viņa tā uztraucās, ka jau otrā dienā aizgāja muižā pateikties dzimtkungam, ka tas viņas merģeli tā ieredz un cēlis tādā godā. Šādā gadījumā viņa arī neaizmirsa siebu padaudzināt un pastāstīt, ko tā visu prot. Starp citu, viņa teica: tā bajā, cienīgs liels kungs, cieba māk ne tikai lasīt jebkurā grāmatā, kādu vien tai dod rokā, bet viņa arī raksta, un kā vēl raksta. Pat pa tumsu viņa prot rakstīt, jā. Ziemu kādu vakaru, kad sals jau apdzisis, meitene sāk runāties, diezin kā būtu, ka tumsā vajadzētu rakstīt, vai tad arī kas iznāktu. Un ko domā? Mana cieba pieceļas no gultas, sagrābsta tumsā uz plaukta krīta kumāsu un uz istabas durvīm raksta. Otrā rītā, kad pieceļamies, redzam, jā, uz durvīm ir rakstīts. Un ko domā meitenes lasa un kas tur iznāk? Ciaba tur uzrakstīts. Pati savu vārdu uzrakstījusi un pa tumsu. Tā baja? Es saku, cienīgs liels kungs, ja kāds var bērnus mācīt rakstīt, tad tā ir mana cieba. Ja vajadzīgs, viņi iemācīs bērnus rakstīt arī pa tumsu. Šo andartes sarunu ar dzimtkungu muižas dārzmalē bija noklausījušās 2 sievas, dobju ravētājas, un tās ar savām skaudrajām un skaudīgajām mēlēm bija sacēlušas par ciebu un jauno skolu ļaunas valodas, jau pirms skola bija sākusi darboties. Kādu dienu, izskrējusi dārzā saplūkt puķis, ko likt uz kungu ēdam galda, cieba dzird ravētājies sarunājamies ar kādu kalpu sievu otrpus dārza žoga, kur tā grāmalē plūc skābenes. Cieba ieklausās viņu sarunā un dzird, ka sarunājas tieši par viņu. Tās taisnība! Neviena saimniece, ne cita kāda sētu sieva nav tagad tā iespraudusies kungu palodzēs kā Lāčubišu andarte, saka sieva otrpus žoga. Kā tādai neiesprausties, kas kungu meitē saķer bērnu un pati savu merģeli ietaisa muižā citu bērniem par kakla kungu, bilst viena ravētāja. Mans bērns gan vēl mazs, nu tik zīdu 2 gadu, saka atkal skābeņa plūcēja.
Bet, ja arī man būtu puišelis jau pusauģa gados, pie tādas merģeles es viņu nelaistu mācīties grāmatu. Tāda, lai māca pati sevi. Bet kā Andarte viņu kungam ielielīja? Pa tumsu viņa mākot rakstīt. Pa tumsu viņa prot citu ko labāk darīt nekā rakstīt. Gardiesmiedamās saka aprunātāja viņa pusžoga. Varbūt prot gan pa tumsu rakstīt, dzird viņa esot remesa palīga Matīsa Līgava. Tas jau arī dzird protot rakstīt. Tād jau tām gan būs varena otriniece, kā rakstā rakstīs tam pretī, vare, kādi rakstu pratēji abi divi, ņirgājās viena ravētāja. Cieba visu to dzirdēdama, satrūkstas, saskumst, saplok. Galva nodūrusi, rokas nolēdusi uz leju, ka puķis gandrīz izkrīt. Viņa brīdi paliek stāvam uz vietas, klusa un nelaimīga. Sirdī viņa rodas skarbums pret māti, kā tā nevajadzīgi un nesaprātīgi viņu daudzinājusi. Bet te viņa ieceras mācītāja vārdus iesvētāmā mācībā, ko tas teicis izskaidrojamā pie 4. baušļa, ka tēvu, māti būs godāt un mīlēt nevien tad, kad tie dara bērniem ko paprātam, bet arī tad, kad tie ir mūsu gribai pretim un izdara to, kas mums nepatīk. Ko sievu ļeru dēļ tik daudz trūkties? Gan atkal viss pāries. Pati zinu labāk, kāda es esmu, kāda neesmu. Un labi, ka neesmu tāda, par kādu mani domā, tad var būt mierīga. Ļaužu valodas man nepielips. Ceļas gulbis no ūdeņa, es no ļaužu valodām. Tā viņa sadūšinās un priecīgi uztrallinādama kādu dziesmiņu, atkal jautra un smaidīga, aizskrien projām. Dažas saimnieces savus bērnus žēlodamas un negribēdamas to sūtīt skolā, bet arī baidīdamās darīt tieši pretim mūžas aicinājumam, slepeni pielīda pie ciebas un visā klusumā pūlējās tai ielūgt, lai tā no savas puses būtu viņām palīdzīga un, kā pašas teica, atbrīvotu viņu zariņus no skolas apmeklēšanas. Kad cieba atteica, ka nevarot tur nekā līdzēt, nedz viņām pašām, nedz viņu zariņiem, tad tā sadusmotas aizgāja projām, un cieba nu ieguva jaunas ienaidnieces, kas aprunāja un centās celt neslavu, starp citu dēvēdamas to par kungu iztapēju un pašu cilvēkiem uzdrēbēm bridēju. Savādā nezināšanā tagad atradās Matīs. Viņš nevarēja pats ar sevi kļūt skaidrībā, kā īsti skatīties uz ciebas jauno dzīvi. Vai dzimtkungs ar mācītāju to patiesi bija atraduši derīgu skolmēstara amatā, jeb vai viss tas bija noticis tikai tam dēļ, ka tā var būt sevišķi patīk lielkungam, un tas, paceldams to augstāk par citām muižas sievietēm, grib skaisto meiteni jo ciešāk saistīt pie sevis, lai tā būtu tam par to pateicīga un laba. Viņš domāja uz vienu, uz otru pusi, bet nevarēja sevi izdomāt nekādu skaidrību. Satikties ar ciebu ilgāku laiku divatā vien, tā ka varētu ar to labi izrunāties, viņam nebija iespējams. Atrasdamies šādā nezināšanā, viņš bija visai norūpējies savas Līgavas dēļ. Bet reiz vecais vagaristam pastāstīja, ka dzimtkungs gādājoties, rūpējoties nevien par bērnu skološanu, bet gribot likt arī dažu pieaugušu jaunekli par ko izmācīt. Tā viņš izteicās, kā arī Matīsu, kad tas būšot savu amatu pie tagadējā meistara izmācījies, sūtīšot kādu gadu Vāczemē, lai tur vēl labāk ieprastos savā darbā. Šai nolūkā tam vajadzēšot ziemu, kad būves darbi stāv mierā, izlietāt dīko laiku, mācoties vācu valodu. To Matīs pēc dzimtkunga domām vislabāk varēšot darīt, iedams par palīgu muižkungam un sarunādamies ar to tikai vāciski. Bez tam dzimtkungs solījies pa ziemas mēnešiem atsūtīt Bruģu muižā kādu mājskolotāju, kas te mācīs dzimtkunga lielākos bērnus, un kas tad arī Matīsam varētu pasniegt vācu valodas mācību. Dzirdēdams par sevi tādus teicamus dzimtkunga nodomus, Matīs nevarēja lāgā vairs ticēt, ka šim muižniekam varētu būt uz ciebu kādi neražani nolūki. Tā viņš par savas Līgaviņas likteni galu galā nomierinājās un gāja savā darbā priecīgas uzņēmības pilnas, jo sevišķi arī vēl tāpēc, ka ceplenieka Anniņa, ar ko viņš šad tad satikās un kas atkal par retam apciemoja ciebu, pēdējā laikā nebija tam neko stāstījusi, ka
Cieba par savu dzīvi un likteni būtu ko sevišķi sūdzējusies. Ap vasaras vidu Bruģu muižā atbrauca kungu radiniece Lotte, kā likās nedaudz vecāka par 20 gadu. Tā bija jau saderināta un kāzas noliktas uz rudeni. Līdz tam laikam viņai bija jāpaliek te un jāmācās saimniecība. Tā bija jautra, runīga un patīkama jaunava. Ciebai bieži nācās būt ar to kopā, jo abām, kā saimniecības māceklēm, bija jādara viens un tas pats darbs. Tā viņu starpā nodibinājās laba saticība, un daudzreiz tās vaļsirdīgi izrunājās par visādām lietām. Kādreiz, darbojoties pagrabā ar piena kāšanu, Cieba ievaicājās: kā tev, Lottes kundzene, tā patīk veseliem cēlieniem dingt prastu ļaužu vidū? Vai kungu kārtas meitām tas tā pieklājas? Vai tas nav pret viņu godu? Tas jau tik piestāv mums, sētu kārtas meitām. Cieba, nu tur runā aplam, smiedamās atteica Lotte. Katrai kārtai savs gods. Jums, zemniecēm, ir gods, kad varat iet no dzīves apakšas uz augšu, tikt muižā vai citur kādā labākā vietā. Mums, muižniecēm, atkal ir gods, ja neturamies savā augstajā kārtā vien, kā vistas laktā, bet ejam lejup, pašā dzīvē. Mācāmies un darām visus tos darbus, kas pie pašu apkopšanās, ēdienu gatavošanas un saimniecības uzturēšanas kārtībā vajadzīgi. Kura to neprot, tai grūti dabūt precēties ar labu krietnu vīru, bet jāprec kaut kāds vai jāpaliek vecmētai. Tā mēdz teikt mana grosmamma, un viņai taisnība. Mana nākošā vīramāte, dabūdama zināt, ka dēls nodomājis mani ņemt, bija apklaušinājusies pie mūsu kalponēm, kāda es esmu un ko protu no saimniecības. Tās pastāstījušas, ka citādi es esot gan labs cilvēks, bet pilsētā uzaugusi un neko neprotot no īstas saimniecības. Tālāk man te nu jāmācās saimniecības vešana. Ak, tā, noteica Cieba, brīnīdamās. Jā, tā ir, mīļā Ciebiņa. No augšas uz zemi, no zemes uz augšu. Mums jāiet lejup, jums jākāpj augšup. To prasa dzīve, un tā jādara. Tad būs gods abām pusēm, tad tojamies, vieni otriem nebūsim diezkur šķirti. Labāk vieni otrs pazīsim un labāk satiksim. Tālāk arī tev, zemnieku bērni, jāmāca lasīt un rakstīt, tad tie stāvēs mums taču tuvāk nekā līdz šim. Cieba uz tām vairāk neko nesaka, bet sevī viņa visu dzirdēto labi pārdomā, tuvāk, un daudz kas nu liekas tai labāk saprotams. Varbūt dzimtkungam nav uz viņu nekādu sevišķu nolūku. Varbūt tas pret viņu tik mīlīgi izturas tikai tāpēc, lai augša tuvinātos lejai. Tāpēc viņš laikam tad arī ierīkojas skolu. Visas bažas un tumšās neskaidrās nojautas zūd, un ar lielāku patiku un prieku nekā līdz šim viņa nododas savam skolas darbam. No Lottes dzirdētie vārdi viņai šķietas tāda dzīves gudrība, ko viņa nekad neaizmirsīs. It sašļukušu dūšu un tīri samisis savās cerībās ļaužu apgaismošanas lietā, mācītājs sestdien pārbrauca no Bruģu muižas, ko atkal bija apmeklējis skolas pāraudzīšanas nolūkā. 2 nedēļu laikā, kamēr skola darbojās, skolēnu skaits nebija vispieaudzis, bet sarucis no 11 uz 9, lai gan tā bija domāta nemazāk kā 20 bērniem. Ļaužu atturēšanās no skolas, pūlēšanās visiem spēkiem nevis bērnus iedabūt skolā, bet gan vilkt tos no turienes ārā, viņam likās nesaprotama un it kā kādas tumšas varas rīkota un vadīta. Saīdzis un paguris viņš novilcies mēteli un līdz ar cepuri pakabinājis vadzī, nosēdās pie rakstām galda krēslā, atremdams galvu rokā un nezinādams, ko domāt, ko būt. Te pieklauvēja pie istabas durvīm, un iekšā ienāca baznīcas vīrs no novada attālākā gala. Kad bija nokārtojuši vajadzīgos amatpienākumus, mācītājs ievaicājās baznīcas vīram, kas dzirdams novada otrā galā. Savāds notikums gan dzirdams, atsaka vaicātais. Pagājušā nedēļā ļaudis visā apciemās sāk runāt, kā mans kaimiņš kādu nakti visai agri, jau pēc pusnakts, abi ar dēlēnu, ap 12 gadu vecu puiku, visā klusumā aizbraukuši, saimē nekā nesakotu uz kurieni. Otrā dienā saimnieks pārbraucis atpakaļ, bet viens pats. Kur dēlēns, neviens nezina. Sāka ļaudis visā apciemā dažādi minstināt, nezinādami nekādas skaidrības, daži melsa, ka būšot puiku, kur nozūmējis vai pārdevis leišumu iestā žīdiem,
kas to nākošu gadu uz lieldienām nobadīs ar īleniem, lai būtu kristīga cilvēka asinis, ko likt pie macēm. Tā ļaudis mels un muldēja, lai gan mans kaimiņš pazīstams par godīgu cilvēku. Dzirdēdams tādas valodas, vakar aizēju ciemiņos un paprasu pašam: tu saki man, kur tavs Andrelis palicis? Ļaudis runā dažādi, bet es esmu baznīcas vīrs, man jāzina skaidrība. Ja neteiksi, tad man jāiet vai ne pie mācītāja vai pie dižās muižu saimnieces, tie gan, saku, zinās, ko ar tevi darīt. Un nu man ciemiņš visā klusumā pastāsta, ka aizvedis dēlēnu ārpagastā pie kāda veca vēvera skolā. Tas varot brīnuma labi iemācīt, ir rakstīt, ir lasīt un rakstu pazīt. Darījuši to tāpēc slepenībā, lai citi nekā nezinātu, ka viņi savu bērnu sūta skolā. Citādi tā kaimiņi ir aprunātu viņus pašus, ir puisēnu izsmietu, jo ļaudim tāds paradums, tik līdz kāds, ko dara savādāk nekā visi citi, tad to neieredz, visādi aprunā un izsmej. Arī mani ciemiņš gauži lūdza, lai nevienam nebilstot ne pušplēsta vārda. Tikai tev tad arī, mācītāja kungs, vienam to pasaku. Kad baznīcas vīrs aizgāja, un mācītājs piecēlies no krēsla, sāka sparīgiem soļiem staigāt pa istabu uz priekšu un atpakaļ, sevi runādams: savādas ir ļaužu domas, ieskati, izturēšanās un paņēmieni viņu dzīves gaitās. Vieni no skolas nekā negrib zināt, citi paši meklē skolu un nakts tumsā un lielā slepenībā ved savu bērnu tur projām. Tas liecina, ka visi nav vienādi, un ka ar laiku skolas un gaismas cienītāju var tomēr rasties vairāk nekā tās pretinieku. Pacietību, jaunais dedzīgais humanist, uzsauc pats sev mācītājs, nostādamies istabas vidū un sakrustodams rokas uz krūtīm. Pacietību un izturību, gan ar laiku viss būs labi, un ļaužu gars pats no sevis sāks celties un censties pēc gaismas.